Atver logu, nobļaujies, pī, un viss būs čikiniekā. Sveiki skatītājiem! Ieklausījos komentāros, tagad mēģināšu aplīmēt tos ripuļus. Ārpus vismaz kāds 5 minūtes, pēc tam man apniks un es nahri. Tāpēc, kad nokrāsot ir iekšpusīte. Nu, un ārpusīte būs varbūt smukāk, bet es tik un tā grasos mainīt ripuļus, tā kā es nepārdzīvoju īsti par to, ka viņi būs nokrāsot. Nu, tāpēc, kad viņi jau ir saplēsējuši. Jau, čuk. Nu, lūk, un laikam arī kopš manas dzimšanas nekas nav darīts, mainīts un tā. Labi, bišķi pa komentāriem. Kašmars 88. Smieklīgi, ka tie kaisītāji šoferi domā, ka viņi dara labu darbu, paši ar to sāli izveidoto putru uz ceļa, bojā tik auto un ceļus un izraisa daudz avāriju. Atceries! Ne jau ātrums nogalina, bet ātra apstāšanās. Tāpēc nevajag ātri braukt, tad nevajadzēs ātri apstāties un būt beigtam. Nu, lūk, viens, kas ir. Otrs, kas ir, bļēns, viņi dara savu darbu. Nu, es arī darīju. Es to darīju mēnesi. Tagad es atkal pieturvietās, un tagad es nezinu, kas būs tālāk. Bet, kā ir, tā ir, jā. Mums pagaidām nav reaģentu, jā, kuri, bļēns, būtu tur droši visam, tur mašīnai un gājējam, un būtu super blēns, un visi brauk pa gludiem ceļiem. Jo cilvēki tiešām sūdzās un daudz sūdzās, un viņi zvana uz Rīgas domu, jā, kad sūdzās, ka ielas nav tīrītas un kaisītas, un tāpēc arī, ko blēns, baram sāli, vai baram sāli, visi, Nu jā, un pēc tam tu brauc pie autospeciām un metin mašīnu. Nu esi sveiks, mans mazais draudziņ. Tas ir apburtais loks, jā, viņi taisa pretrūs, jā, un mēs kaisam sāli. Bļāvēs biznes uz līdzenas vietas, eitu nost. Par bembistiem uz pieturām. Bļēt, tu iedomājies bembistu uz pieturu vietās, lai viņš vāktu kaut ko. Tas ir vāks vienkārši. Tu brēc, jogdars vecīti. Nu, labāk nekaisīt tie, kas nemāk braukt, lai nebrauc. Vai arī nomaina kaisāmo maisījumu no sāls un kaut ko citu, kas nebojā auto. Bļēviens pa tiem braucējiem saprot, pie mums ir kaut kā, es nesaprotu. Pat lietus, jā, mums jau viss jau, labi, bet mums arī ir tās bedres, es pat nemāku pateikt, kā lai izteikties tā cēlēni. Mums tie braucēji pat, tā atkal bija piekdienas diena, bļēviens man viens sānos gandrīz iemauc, jā, viņi pat neuzmīģināja to burju avarīku, jā, kas ir, burju, jā, tu tur nostājies, lieslēdz, jā, un viss tev, esmu mājiņā, man neviens nevar aiztikt, jā, vai vēl kaut kas, paldies, jā, tur piedodiet, vēl kaut kas, jā. Viņi vienkārši griezās, jā, nost, un man gandrīz norauj bumper, Es pat neteiktu, ka tikai BMW šoferi pilns ir tādi, kas neciena lielo tehniku, un ceru, ka tikai nezināšanas pēc, jā. Zini, tā kā ir cilvēki pat neiedomājas, vienkārši bembis ir daudz, jā, un man tad nesen arī nogriez ceļu vienu Toyota, jā, viņš brauc, viņš redzēs šķūri, jā, un viņš brauc pīpini un skatās acīs, jā, un pīpini, jā, un ko tu nahuj pīpini, bļēns, kam būs vieglāk, jā, Timrods teica, jā, kad vajag izplēksnīt savas emocijas, jā, lai bļēns to neglabātu sevi, arī tiesa, jā, bet, pavļausties mašīnā, lai neviens nedzird, atver logu, nobļaujies, pī, un viss būs čikiniekā. Bet kam būs vieglāk, ja tev ar šūri iebrauks sānos, jā, tur, es tak pīpināju, ir ko, pīpinātors. Lūk, viens bezjēdzīgs darbs. Varbūt, jā, bet ir arī citi bezjēdzīgi darbi. Labi, sūdz ar visu, no sliktām ziņām. Kraši man nopizdīja lukturīti. No rīta pamožos, un ko es redzu? Ka man ir pazudusi bākuguns. Es nezinu, veči, kam viņi ir vajadzīgi, bļēns, ko viņš gribēja ar to miņonu tēlot vai vēl kaut kas, jā. Bet, paņēma apgriez vadu, šādu te, jā, apgriez, jā. Lai viņi midžinātos, jā, un tu viņi uzlikt uz galvas un midžinātos, viņi kaut kur ir jāiesprauž. Pa cik vats ir pie manis, jā, tu viņu tur nevar iespraust. Ahuj, tev viņi vajadzīgi bija. Pasak godīgi, uzrakst komentāros, jā. Un arī pārējie rakstiet, ko var izdarīt ar midžināmo, kam ir nogriezts vats, jā. Es viņu vienkārši neaiztiku, jo, bļēns, lai jumti neskrāpēt, viņi man uz magnēta stāvē. Lūk. Bet, bļēt, apgriezt un nopīzīt. Ej, tu nost. Nē, mēs arī sūdz vārījām, jā, tur bērnībā. Es ceru, ka tu esi bērns. Es biju audzis vecs, kuram vajag, bļēs, lukturīt pa 12 eiro, bļēs, un tas ir vienkārši vārds kaut kāds, jā. Lūk. Mēs arī agrāk, jā, pizdījām lampiņas podjezdos, jā, un pēc tam gājām uz
Dārstiem ielu, tur 50. autobus brauc un metam pa stikliem, jā, tur plīsa, šķinda, cilvēki gulās zemē, bļāts, autobus pa māmajām, mēs ģoru. Ui, bija jautrība. Bet tas bija senajos laikos, kad vēl milicija staigāja. Un mums bija bail no onkuļiem milišiem. Jā, nu lūk. Ja tev vajag, uzraksti, es tev to iedošu kabeli, lai tu savienot aptītu ar izoleni, ja, un tev būtu pašam savu lampiņu. Varēja pienākt klāt un uzprasīt, uzdāvini man viņu. Lēns, es pateiktu, nē, un tad viss būtu mierīgi. Labi. Ja kas nu kai, tā nav reklāma. Nopirku šitāds kastīts, 1 eiro maksā ar vāciņu. Ja nu kādam vajag, vienkārši es pats netīšām atklāju. Lūk, jaunais projekts. Jaunais projekts. Es pat nezinu, tas ir atjaunošanas projekts vai kāds projekts? Restaurācijas projekts, jā. Vienu vakaru sēžu Facebookā, ņuhujām nedaru, šķirstu, bļēdz, sludinājums, ko kāds pārdod, un ko es ieraudzīju. Ejam, parādīju. Benzīntanks. Ai, sūkadis. Tikai vienīgais žēl, kad viņam nebija šito te apalī, nu, kas ciparnīca, jā, tāda ar bultiņām. Es tādu gribēju, visu laiku gribēju tādu. Es pat zinu, kur es viņu nolieku šitē. O te viņai bija būs paredzēta vieta. Es te iebetonēšu. Nu, lūk, uzstādīšu viņu. Pēc tam es uzstādīšu viņā tādu LED apgaismojumu, tā, lai, nu, tā, blāvi, dzelteni, tāda deg, tā kā Krievas puldzīsies agrāk, vēls puldzīsies, jā, tādas, tā kā, nu, bišķi vajag tā kā ledus skapī, jā, tādas puldzīti, tāda deg, un tāda, jā, kad var redzēt ķipa, kas tur ir. Nu, lūk, bet, paskatās. Viņā viss ir, viņā ir kaut kas šitāds, un kaut kas šitāds, tas ir laikam sūknis, un šitāds te kaut kāds sūds. Un galvenais motors ir ar visu siksnu. Ciparnīca, jā, un izskatās, kad viss oriģinālis. Kad vadi bļēns, visi oriģināli. Šitas panelis man arī ir. Nu, lūk, vienīgais tas, kad redzēt, kad no vecuma, ja viņš kaut kur ir stāvējis, no vecuma, ja tas te atdalies. Moška ir kāds, kurš nodarbojas ar šitādu te, nu, atjaunošanu, krāsošanu, jā, lai man pašam nav jāmocās. Dodiet ziņu komentāros. Nu, lūk, bet doma viņa ir atjaunot. Iegādājos es viņu pa 200 eiro, čāls pārdevu. Arī kaut kāds, nu tāds uzfrišinators, jā, tur perkups, karoči, nu tāds. Es viņu gribu atjaunot, tā, lai viņa man strādātu. Nopirkais pa 200, nu 200 eiro. Es saku, nu labi. Viņš tāds, tu viņu atjaunoks? Es saku, nu jā. Nu, tad viņš man iedeva vēl detaļas līdzi. Iedeva vēl sūkni, vēl vien šitā te pistoles, ručka, šitā te tāda ir. Tūlīt atnesīšu parādīt. Reku, jā, ot, tur kaste, jā, veseli, reku, pistoles, tur viņas vairākas ir, jā, lielākas, tur, ot, šitādas te pistoles, jā. Pēc tam te apakšā nāk, jā, ot, tāds buļba, jā, kur tā degviela var redzēt, ka viņš tur šitā te sūknējās, jā, un tad viņš čuk, un visi un padodās pistolē. Un tad šitās te, es nezinu, kā viņš ir vajadzīgs, bet viņi šitā te ieliek iekšā un ķipa kačā. Bet, nu, grozās jau ir labi. Nu, lūk, un mēģinās, jā, viņi atjaunot, atrestaurēt. Gan būs labi. Nu, moškā arī kāds zina, kur ar ciparnīcu ir tādas, jā, tad es varētu šito te pārdot un iegādāties ar ciparnīcu. Jā, vēl vecāku. Nu, lūk, teicam, sejošu, jā. Tad viņš man vēl piedāvāja tādu eļas sūkni. Bet eļas sūkni, kur es viņu likšu? Nu, garažā, nu, viņš tāds. Nu, jā, šits ir interesantāks. Jā, tur eļas sūknis bija tāds, kas agrāk Latvijas nafta, tagad, kur ir. Tur arī bija žiguļu eļu, tur pārdeva žiguļu eļu, tur visāds eļas, jā, un tur bija tie eļas sūkni tāda arī ciparnīca, tāda Nu, un kaut kā tā, jā, un būs, jā. Jā, tagad jānobeidz traktoris ir. Un jāuzsāk šitā te jauns brīnums. Nu, lūk. Pagaidām šādi jaunumi. Labi, ja kas dodiet ziņu.
rakstiet komentārus, nu kā vienmēr jūs jau zinat. Un sveiciens jau pienācējiem klāt. Labi, pagaidām.